Augstgodātais valsts prezidents Dreizinkungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja Ābola Tintīnas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidenta kundze, Raima kundze, ekscelences, dāmas un kungi, likteņbiedri. Šodien 65 gadi kopš 1942. gada 25. martā vienai no lielākajām, masveidīgākajām deportācijām. Šodien atzīmējoši 25. datumu par savā bojā gājušajiem, es gribu akcentēt, ka tas nav atceres brīdis tikai 25. datumam. Mēs pieminam visus tos cilvēkus, kas padomu laikos komunistiskā režīma rezultātā tika dažādi represēti. Un atzīmējam to visi kopīgi ar 25. martu. Laiks ir noticējis ļoti ilgs, trešā paudze faktiski jau strādā, un reizītēm laikam ir pieļaujami, ka pagātni pārklājas ar kaut kādu aizmirstību, izšķiņā ar putekļiem, arī diemžēl. Es pāris vārdos tomēr atgādināšu represijas. Tā nebija cilvēku pārvietošana uz citu, it kā saimnieciskas darbības vietu. Tas bija tīrs, apzauts arests. Arestēja ģimeni, nevis kādu laimīgo vienu vai cietušo. Mazi bērni, veci cilvēki, tā bija ģimene, kura liktenis bija visprom. Mēs nevaram aizmirst arī to, ka tas bija vairāk kā 90% no represētiem bija mūsu lauki. Mūsu lauku viensētu zemnieki. Un nakts vidū 10-15 minūšu laikā, ko tu vari paķert. Neviens netika iepriekš brīdināts, lai sagatavotos. Suns netika atsies no ķēdes, par tevi aizved prom. Turpinājās svešumā, trūcīgās vietās, bez tiesībām, arī izsūtījām vietā mainīt dzīves vietu. Un kā kronis visām, par kurām ilgi klusējām, mēs represētie visi esam bijuši spiesti parakstīties, ka bez pretošanās labprātīgi esam izbraukuši. Un esam ar parakstu apliecinājuši, ka mēs nemainām dzīves vietu un piekrītam uz visu mūžu. Tā bija cilvēku ne tikai garīgā, fiziskā mocīšana trūkumā,